Un varbūt nākotnes starpiem veidojas. Lūdzu, 12. A. Es te kā pa priekšu. Stop!
Viens rēķins un tas pats ir samaksāts. Nu ko, šoreiz tev paveicās, bet nākamnedēļ būšu pakaļ kredītā. Māmu! Jā, veit! Nu, nāc pārādi manas veci. Es nezinu, ko man darīt, viņš atkal atnāc mājās piedzērie. Ārkārt, es taču teicu, ka to ādi nevajag presēt. Jau kādu dienā savu to teicu. Nevis tev bērnus palīdz audzināt, nevis tev mājas darbus palīdz veikt. Un tas bērnus kā lāca. Kas tas par vīriem? Bet ko man darīt? Nu, meiti, ja es zinātu, ko darīt, es nesēdētu viena šajā istabā pēc gredzena pirkstā. Iemalko, nekas es vārds. Es gribu gredzenu. Tos padomus man tiešām palīdzēja. Paldies! Nē, sieva man iedzīs kapā. Viss par ko es varu sapņot, ir mierīga vecumdiena. Zinājai vecie un dāmas, ar kurām es varu pakošoties. Ģimenes, kāpēc Vitālijam arī negāja pie sirds. Varēja pilna kā pārklantu arī uz pensijas vecumu. Tā nu te sakot paklančoties uz tāču var aizlaist. Viss notiek pozitīvi. Skatīsimies, kā Vitālijam veicās pensijas vecumā. Vecumdienas sākas tad, kad es saku, nekad vēl neesmu justies tik jauns. Kad biju jauns, uzstatoju savas mīļās sieviņas portretu. Tagad gan tāds nedaudz sažuvis, bet nu, kas bijis, tas bijis. Laikam jāsāk izbaudīt vecumdienas. Jāizlaiž uz vasarnīcu, jāpasporto nedaudz.
sievas matu. Man patika